Blakus, sēdēt. Labrīt. Laimīgi Boom FM suņabūdā. Studijā Arturs Kaimiņš. Kur nav tik droši kā suņabūdā? I was born in 1961. The year Gagarin shoots up in the space. 50 years or more we feel the smell here. So dream away, today's the day I'm singing my song. When I join the grand parade of losers, I will make this song a worldwide hit. I will buy a drink for better singing. No more jobs, eat onion globs and tiroliroli. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda. Wow! Доброе утро! Labrīt, labvakar, добрый вечер! Здравствуйте, до свидания! Un vēlreiz labdien un labvakar, vai nav vienalga, kāda laika apstākļi ir ārā, galvenais, kad joprojām ir augsti. Bet tas, kam tas interesē vispār? Tas Latvijā baigi forši viss notiek. Šodien mums suņi būtu gaisā. Kāda var būt? Mēs atklāsim gaisā ārprāts. Ciemos mums ir Ralfs Eilands, dāmas un kungi, Valters Pulce, dāmas un kungi. Neviens no viņiem nav dāmā. Čau, labdien! Labrīt. Paldies, ka atnācāt. Jūs tad mūziķi jūs esat, vai ne? Pareizi. Jautājums man ir tāds, Ralf, 2012. gadā tu Ventspilī, kad bija izslēgts kameras, teici, ka tu Eirovīzijā vairāk nepiedalīsies, jo tev tas pasākums tāds lame liekas, sabat, viss tas tāda figņā. Kāpēc tu piedalies atkal Eirovīzijā? Nē, Artus, tur tev nav taisnība. Es teicu, ka es nepiedalīšos, bet ne tāpēc, ka man pasākums šķiet lēmis un figņā. Tāpēc, ka es jau reiz biju pārstāvējis ar grupu Pēr. Šogad mēs vēlējāmies ar Valteru sarakstīt dziesmu kādam izpildītājam. Jā, stāsti. Sarakstīt dziesmu kādam izpildītājam, bet nevarējām atrast īstu dziedātāju, kurš varētu nodziedāt to dziesmu, kā mēs vēlamies. Tas bija pirms tam. Tagad tu saki par to, kad pirms tam tu... Tas nebija tagad, tas bija tad, kad vēl nebija tev šitā te dziesma. Tas bija pirms šitās. Tā, kad tu vēl aizbrauci. Jā. Tas bija pirms, kad tu netiki. Jā. Tad tu to teici, ka tu vairāk nepiedalīsies tajā Eirovīzijā. Un tad tu atkal piedalies ar šito te. Lēkāja pa skatu tā kā sanārkojusies vista. Saki, tad kāpēc tu atkal piedalies šobrīd šajā te murgā, kas notiek Latvijā? Eirovīzija saucās. Eirovīzija. Nu, saki. Redz ar briedumu visādi sasteigts. Cik tev gadi tagad izgaist. Tas ir tas pa viedumu. Nē, tas ir Gustavo. Tas ir Arstaruls mirus. Tas ir Arstaruls mirus. Jā, tā ir viņa frāze. Es piedalos Eirovīzijā, jo ja es aizēju staķiku pirkt hotdogu, esmu joprojām Ralfs. Ja es aizēju uz restorānu, esmu Ralfs. Ja esmu Eirovīzijā, esmu Ralfs. Sveiks, Valter. Mainoties videi, nemainās tā mana esamība. Cik tev gadi ir? 20. 20 gados tev ir briedums un viedums. Jā. Tev, cik es saprotu, māma ir menedžera. Jā. Tev, tavām izklaidēm uz skatuves. Jā. Kas tu būsi, kad izaugs liels? Es savu dzīvi saistu ar mūziku. Vienmēr. Tu būsi kāds klavieris, kas tu būsi? Es neesmu klavieris, es esmu vokālists, es esmu komponists, es esmu aranžētājs. Izpildītājs arī. Tu esi bastarājums. Nē, es neesmu bastarājums. Bastarājums vairāk pievēršās hip-hopām, es cenšos tā daudzpusīgāk. Tādēļ man arī tās dziesmas ir dažādas. Valter, tu esi Vanessa May, tikai lielāka viola, tāpēc, ka tu esi džeks, tev vairāk spēki. Es esmu Valters Pūce un spēlēju čēlu. Vanessa May ir violniece. Nu jā, bet tu jau arī viola ir. Tikai tāda uzpumpēta viola. Nu, ja tā to skatās, tad iespējams. Jā, viņi arī tur bišķi savādāk. Viņi ir, Jūs man pasakāt tā, Džeki. Jūs esat tāpēc, nekad man jūs, tiešām, man šis pasākums Eirovīzija liekas tāda ļoti nesaprotama lieta, kā Latvijas Republikā Saeima, pieņemsim.
Viņa ir un neko nedara. Cilvēki par viņu runā, bet kautrējās to skatīties, ja kāds cits skatās, ka viņi skatās. Kāpēc jūs piedalāties? Kāpēc jūs piedalāties? Kas ir tas kliņģeris? Lai mainītu. Redz, ar to sanāk tā, ja man kaut kas nepatīk, tad es nevis par to cepos un rakstu Twitterī, bet es tur iesaistos vienalga, vai man ir jāiegrimst sūdos, bet es cenšos to izmainīt. Manuprāt, ar labu mūziku mēs varam Eirovīzijai pavicināt kulaku un pateikt, ko mēs par tevi domājam. Vai arī ir vēl viena lieta, ja tev nepatīk, neskaties? Jūsu viedoklis par to, ka Eirovīzijas līmenis Latvijā ir. Ne tikai Eirovīzijas līmenis. Jā, bet kāds ir šis mākslinieks? Jūs 24 tur bijāt, 24 grupējumi, kas uzstājās uz vienas skatuves. Jā. Kas tas par diletantismu notiek tur? Problēma tajā, ka ļoti daudzi, kas iesniedz dziesmas, gan lielākā daļa, viņi iesniedz tās dziesmas tādas tā kā. Saceptas Eirovīzijai. Saceptas Eirovīzijai. Saceptas, runājot par ko mēs gribam izdarīt. Cepšana. I've got a cake to bake, I've got no clue at all. I have to cake to bake. Kas tā pa lirika ir vēlns parauds? Kas tas tāds ir? No Eirovīzijas dziesma, lūdzu. Bet kā? Eirovīzijas dziesma. Tas ir tas pats, kas šitas te? Tomā. Jā. Kill me softly with a hammer in my head, you know? Kas tas ir? Bet redzi, Arturs, kāpēc mēs ejam tur, lai parādītu to, ka var arī ar normālu dziesmu? Citādāk, var arī Jūs gribat teikt, ka tā jūsu dziesma krūte, jā, tā kā, nu. Jā, zin kā, ka tu ej kaut kur, tev vajag iet ar pārliecību un saprast, ka ir labi, citādāk tu dabūsi pa pakaļ. Tie nav mēli. Saki tā, Valter un... Gribās teikt Valter un Kāža. Jā. Valters un Kāža, viņi nezināja, kurš jūs zināt, ka jūs tagad arī būsiet divā brātā krabātā, ģina, drugoja lapāta. Mums vēl meiča arī ir pie bungām. Mēs esam 3. Jā, es redzēju tādu ļoti vīrišķīgu meiteni. Ar labu presiju. Ļoti seksīgu meiteni. Es neteiktu vīrišķīgi, jo viņai diezgan daudz džeki tagad sāk rakstīt. Jā, viss tur kārtībā. Nu tagad, protams, jā, es saprotu, tas tāds iepazīšanās portāls Eirovīzija. Gribu, lai tev, kāpēc jūs piedalāties tur? Kas ir tas jums piķi nopelnat? Jūs drēbes pirkāt humpalās. Bet ar to mēs jau tev atbildējam. Ja mums kaut kas nepatīk, mēs tur ienirstam iekšā kaut vai sūdos un cenšamies to izmainīt ar savu esamību. Tādēļ mēs arī piedalāmies. Jūs esat tie šinderīši, kas to visu tā kā iztīra, visu to. Kādam ir jāsāk tas darīt? Jā, tā kā tu cīnies suņu būdā, tā mēs varētu teikt, esam Eirovīzijas tādi kā cīnītāji. Eiropa mūs nesapratīs. Nē, tas ir točne. It sevišķi, ja mēs dziedāsim latviski, kādā sakarā mēs dziedam latviski Eirovīzijā, kur... Paga. Es saku pa mēs. Vispār? Jā. Tur bija kaut kā 90%, kas dzied tur latviski, vai 70%, vai arī izdomātā... Ko viņš iedomājas, ka viņš zina angļu valodu. Kādā sakarā Eirovīzijā ir jāpiedalās latviski? Latviski. Ko tev pasaka, kas to skatās? Eiropā. Kāpēc ir latviski jādzird? Mākslinieks izdomā, pa savam, zin kā, viņš domā, varbūt, es ar latviešu valodu paņemšu, teiksim, parādīšu Eiropai latviešu valodu sentimentu, zin kā, latviešu uzreiz kamoliņš parādās, zin kā, kaklā, un pēc tam, tad arī balso, zin kā. Džeki, skatieties šodien. Excuse my charisma, vodka with a spritzer, swagger down pat, call my shit Patricia, young money militia, and I am the commissioner. You don't want to start Weezy, cause the F is for finisher. So misunderstood, but what's the world without enigma? Two bitches at the same time, synchronized swimmers. Got the girl twisted, cause she open when you twist her. Never met the bitch, but I fuck her like I missed her. Life is the bitch, and death is her sister. Sleep is the cousin, what a fucking family picture. You know Father Time, and we all know Mother Nature. It's all in the family, but I have no relation. Bet tu pasties, I'm a celebration, black and white diamonds, fuck segregation. Fuck that shit, my money up. You niggas just hunting up. Young money running shit. Nav skaisti. I don't feel I done enough, so I'ma keep on doing this shit. Let's tune shit a young tuna fish. Un kā iet viss kopā? Yeah. I'm going back in. Okay, I lost my mind.
It's somewhere out there stranded. I think you staying under me if you don't understand me. Had my heart broken. Šie ir Eirovīzijas uzvarētāji 2078. gadā no Latvijas. Kāpēc, ja viss ir tik vienkārši, nevar būt šādā te veidā? Šis te priekšnesums nevis izdomāts ārprāts kādā veidā. Kas tas par tādu diletanta līmeni? Viss šī te, kas tur notiek? Tu man nerunājam par jums? Nerunājam par to, par jums. Nerunājam par mums. Nerunājam par jūsu to grupējumu. Kas tas Latvijā, kad ir kauns? Ārprāts vienkārši šausmīgi, tas izstāsta briesmīgi. Ne tikai Latvijā. Nē, es runāju tikai par Latviju. To, ko es redzēju Eirovīzijā, šīs ir divas atlases, vai ne? Jā. Tad, es tagad saprotu, kāpēc Donam vārds ir Dons. Tāpēc, kad viņš atnāk otrajā atlasē, tā kā Dons, viņš ir sasties mafijas films, viņš uzvalk kā Dons, Don Corleone lūdzu, un Dons Corleone susuriņ! Latviski atkal. Zini, kas par problēmu? Saki. Problēma tas, ka ļoti daudz, teiksim, kas varētu normāli dziesmas uzrakstīt, viņi to nedara. Jā. Tāpēc, ka tas konkurss ir, es atvainojos, tāds kāds viņš ir, jā. Un tāpēc viņi neraksta normālas dziesmas. Pasaka man, kāds konkurss ir? Tu esi, Ralf, tur tagad tāda, zini, Čakielas prostitūta. Tu esi bijis tu esi tur bijis. Jā, esmu tur bijis. Pastāsti, kāpēc tur brauc? Ko naudu nopelnīt? Cik maksā jūs šitais te, cik jūs sagatavojāties, cik jūs izdevāt? Jūs pašiem bija jāmaksā tā nauda? Naudas izdošana ir vairākos tūkstošos, principā. Ja tu vēl tiec finālā, tie ir milzīgi izdevumi. Kas to sedz? Paši mūziķi no savas kabatas. Jūs paši sadzat šo? Jā, tieši tā. Mammas, tēti un budžets no tā, kas ir. Jā, mammas, tēti, omītis, pats arī, ko nopelna no koncertiem. Tā arī izskatījās uz skatuves, jā. Uz mums. Jums vēlreiz saka, mēs tagad nerunājam, tāpēc, ka man galīgi nevajag, lai jūs te tagad, es tagad esmu uzaicināts, reku džeki, balsojiet pa viņiem. Viss tā balsošana un tā tālāk, kas ir, es nezinu, kur tā nauda aiziet, un jūs paši zināt, kur tas viss aiziet? Kādā ziņā? Vai tu balso, tur maksā, tur triecienu balsojums, mega triper, tur balsojums, tur davai nobalso, vai ne? Televīzija droši vien. Bet televīzija arī dod naudu tam visam pasākumam. Dod komandējumu naudu, ja tu brauc, lai tev ir ko pāriest. Bet nav gadījumā tā, ka labāk būtu šo pasākumu taisīt nevis kaut kādā palādījumā vai Ventspilī, kur Lembergs to visu sponsorē, manuprāt, jo, kā nekā Ventspils pilsēta piedāvā un neatkarīga avīze, kas, manuprāt, nekādā gadījumā nav Lemberga avīze, tad pasakiet man, lūdzu, vai nebūtu labāk tādu pasākumu taisīt vienkārši, tu no kuras vidusskolas nāc? 3. ģimnāzija. Tu viņu beidzot esi pabeidzis? Protams, sen jau. Cik sen? Gads. Vecīt pa gadu tādas lietas var notikt. Gads jau vērīja. Labi. Tad kāpēc, teiksim, jūs to Eirovīziju nevarat taisīt 3. vidusskolā, tur kultūras, jums ir tur aktu zāle, vai ne? Jā. Jo tas viss Kīviču, vai ne? Vai šito te džeku pieņemsim? Everyone is making a mistake, and we still keep moving on the way. Markus, nekāp uz skatuves, neņem rokā mikrofonu, nedari to. Kāpēc? Es taču neju uz baletu un nedancoju tur, no? Tāpēc, ka es zinu, ka man tas nesanāk. Kāpēc tu to dari? Jeb arī Andri. Šito cilvēku pat YouTube neņem pretī. Mēs vakardien, es gatavoju failus, man YouTube atsakās kopēt šito te dziesmu. Viņš man saka, errors. Es mēģinu printēt viņu bildi. Es viņu nevarēju izprintēt, tāpēc viņas man nav. Man viņa jārāda, jums ir digitāli. Tāpēc, ka arī printers neņem to džeku pretī. Viņš ir piedalījies tik daudz reizes, cik Latvijā ir gadu Eirovīzijā. Apmēram kaut kas. Kāpēc cilvēki to dara? Redz, cilvēki to dara, jo tā ir ļoti liela iespēja autoram. Ja tu aizbrauc un ja tu parādi sevi labi, tas ir tā kā viena brīva vieta jūsu reklāmai. Tas atkarīgs no tevis, vai tu uzdizainē sūdu, tur uzliec, vai tu uzdizainē normālu lietu. Ja tu uzdizainē normālu lietu, tad Zviedrijas autori un citu valstu autori tev pieņem savā barā un ļauj sūtīt dziesmas citiem. Tās ir autortiesības. Cik tu tā naudu, cik tu esi nopelnījis par to naudu ar to visu šito te... Cik ir ierīpojis kasē? No koncertiem esmu nopelnījis. Nē, no autorinēm. No autorinēm man atnāca 4,000 eiro. Cik tu iztērēji uz to dziesmu? Es uz dziesmu. Uz visu to kopumu. Tad 4,000 eiro samaksas par 2 gadiem darba? Man grūti pateikt, cik es iztērēju, jo mēs vienmēr no koncertiem maz paņemam sev honorāram un atstājam visu grupas kasē. Tātad cik jūs aptuveni iztērējat? No aptuveni. Divreiz vairāk. Tie ir vairāk par 3,000. Tie ir vairāk par 3,000 latu.
Vai jūs man varētu, puikas, izstāstīt, kas ir cilvēks vārdā? Nav jāuzsver, es tiešām nezinu. Tas ir viņam vārds ir Niko. Jā. Reki, jūs redzat bildi viņam, te kaut kur būs. Kur mēs izdomāsim, tur viņi būs. Kas tas pa keksu ir? Man interesē, viņš neviens viņu nezina, vai ne? Dzied viņš nekādīgi, manuprāt, un kas tas tāds ir? Es saprotu, ka viņam babkas ir aiz muguras, un tāpēc viņš tur piedalās tajā. Viņš tikai Eirovīzijā piedalās. Niko, kas tas tāds ir? 2 reizes pagājušajā gadā viņš mums arī bija. Jā, bet kas tas par fruktu ir? Es nezinu viņu, vispār nē. Bet jūs taču zināt, vai viens otru zina. Es teiksim, aktieris zina, tas ir slikts aktieris, tas tur spēlē tur, tas vispār nekur nespēlē, bet grib visur spēlēt, vai ne, un tā tālāk. Bet tas ir baigi, kā viņš nāk no ir tāda Latvijā tāda lieta kā latviešu plūsma un krievu plūsma. Jā. Un viņš nāk no krievu plūsmas un, teiksim, mēs vispār nesatiekamies. Nu, labi, bet es viņu ieraugu reāli, tikai pagājušajā gadā Eirovīzijā un šogad. Bet viņš krievu kāzās dzied, kā? Grūti pateikt, mēs neskojam viņu muzikālajā daļradē tik ļoti līdz. Mēs tāpat kā tu, Artus, viņu redzam tikai reizi gadā Eirovīzijā. Par tiem pasākumiem vēlreiz, par to pasākuma izskatu televīzorā. Es zinu, ka jums pat tur nebija tajā. Mans mīļais draugs. Es zinu, ka jums tajā palādījumā jums pat nebija pārģērties vieta, kur bija. Nu, pagad, jā, bija toaletē, var pārģērties. Nē, 3. balkons. Nē, nu nebija tā kā, bija Grimētavs, 3. balkons, jā. 3. balkons. Un Grimētavs backstage'os. Jā, Artus, šeit vēl nav taisnība. Mums bija 3. stāvs, tur gan bija ļoti karsti, bet varēja arī pārģērties. Tas ir uz mani tagad, es vainīgs, es taču Johaidī, Vāns Parāvs Johaidī. Tad, Džeki, es vēlreiz iesaku pastīties, vat šito. Silti iesaku. Mācieties. Kas tas ir? Zini? Tā ir Eirovīzija. Pats salikt kopā? Nē. Ir tāda lieta, ja? Tas ir reāls uzvarētājs. Nu, pasdiet. Super. Vai ne? Super, bet... Domāju, kaut kāds trīnieks varētu būt. Tas ir kā, lūdzu. Ir. Vienīgi neviens nedzied. Zini, kā dziesmu konkursu. Paga, te var uznākt tagad nigers un dziedāt, vai ne? Tu tagad vai nevajag jau tā rasistiski izteikties ar šiem teicieniem. Ok, es atvainojos, blackmails, ja? Vai arī, teiksim, animācija var iznākt ārā un dziedāt. Nav svarīgi, kas to dara. Dzied gan īstam dziedātājiem. Šeit jau, kā mēs redzam, ir 8 cilvēki uz skatuves un nolikums ļauj būt tikai 6. Tā kā Artus tu kā režisors esi iekritis ar savu priekšnesumu. Nevarēs piedalīties, diemžēl. Un iepriekš šis jau bija apakšējais failiņš, tev nebija, to tu mums vēl neparādīji. Beidz, tirst, jā? Skaties. Soulja Boy, Reku ir dziedātājs. Kā saucās? Es izjāju prūšu zemi. Ok, noņemam pusi no otru, pasties. Boys band. Visi geji Eiropā balsos par šito. Crank that soul out, why me? Crank that soul out, why me? Soulja Boy up in the hoe. Why me crank it, why me roll? Why me crank that Soulja Boy? Davai, dodam māksliniekam izpausties. Bet viņš vēl nevar. Kā tā nevar? Tev tik ļoti nepatīk tā Eirovīzija, bet tu pats jau Artus ar savu režiju esi baigās auzās iebraucis. Tur nevar tik daudz cilvēku būt, un tur arī jādzied. Un, lai kā tu gribētu, Soulja Boy Latviju nevar pārstāvēt, diemžēl Eirovīzijā. And if we get to fighting, then I'm cocking on your bitch ass. You catch me at your local party, yes, I crank it every day. Haters getting mad, cause I got me some baby. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Ralf, tā kā tev ir 20 gadiņi, tad mācies no vecākiem. Ja? Okay. Protams. Tā kā Valters jau ir gudrāks.
par tevi. Un Valters tādā ziņā, ka šos mākslīgos smaidus arī neliec iekšā. Nav mākslīgi. Es cenšos nebūt mākslīgs. Jā. Tev tikko padod kameru, tā tu uzreiz taisi tās gubļu baņķikam. Tā bija. Mēs fotografējāmies te pirms tam. Tu arī. Cilvēkam jāpriecājās. Ai, blīn, priecājās iluminatori. Tad es teicu, kad iedomājos, tas bija kā koncepts. Paldies. Zini, kas tu uztaisīji? Man jautāja, kas tu izdarīja. UFO dēls. Francis Upaciers ar savu draudzeni, kur es aizmirstu ļoti forši, tiešām. Bet crossovers savienojās cik visi ir vienkārši. Un pasties, nav ko tur vaišļu vajag vienkārši ar nažiem, manuprāt. Ko viņš bojā? Bet viņš izklaidējās droši vien. Bet nevar liekt izklaidēties cilvēkam, kā viņš kā matā izklaidējās. Jerry, Bonnie has Clyde. I still have no pride. Atkal Eirovīzijas dziesma, lūdzu. Viņi visi raksta Eirovīzijas standartu. Kas tas ir? Eirovīzijas standarts ir tas arī ir nākotne. Artus Eirovīzijas standarts 6 cilvēki, dejotāji, galvenais, lai dzied džeks un pielāgoties tam, kas patīk vidējiem Eirovīzijas balsotājiem. Tie ir standarti. Galvenais, lai beigās vēl ir modulācija dziesmai. Tad ir vispār izpildīts uz 10 standarts, teiksim, Eirovīzijas. Un vienkārši tā lieta tāda, ko mēs gribam mainīt viņu. Mēs gribam nākt ar normālu lietu. Pasīties, kas notiks. Bet kāpēc jūs to nevarat darīt, teiksim, 3. vidusskolā, uzstāties aktu zālē, visi tie džeki, kas te nāk, uzstājieties tur un nebojājiet jau kādī televīzijas ekrānā? Redz, Kārtus, kas tev piespied to Eirovīziju skatīties? Mamma vai vecmāmiņa? Tev suns gan jau gaudo visām dziesmām, līdz pārslēdz kādu krievu humoru kanālu un paskaties. Sunim virsū, tas tev spēlējies ar nāvi tādā veidā, jo, tas, nav aktuāli šobrīd runāt par manu suni. Runa ir par to, ka tu zini backstage visu, kas tur notiek. Tu esi tur bijis. Jā. Un tu man pasaki, lūdzu, tur ir kaut kāda modulācija, tu teici tādu vārdu, ja? Modulācija, jā. Tur ir kaut kāda geņu modulācija tajā visā Eirovīzijā. Jā, pilnīgi godīgi, ja tu vēlies uzzināt, tev var pateikt. Jā, pastāst. Tad, kad es aizbraucu uz Eirovīziju, es kā heteroseksuāls biju mazākumā. Tu esi heteroseksuāls? Jā. Tātad, Džeki, problēmas jums tagad, viss Ralfs ir heteroseksuāls. Neizlīda no skāpja tomēr, diemžēl. Tas ir, beidz. Varbūt es jau nezinu, neviens jau nav teicis neko. Labi, okay, nerunājam. Un tur, principā, ir 98% geji. Bet tu ar Džekiem esi drāzies? Nē, es neesmu drāzies. Tu baigi raizējies visu laiku par tām geju lietām. Tu, kas swingeru klubos vēlēs iekšā. Swingeru klubos es gan negribētu. Man patīk ar meitenēm. Okay. Jā. Labi, sāc par tiem par to modulāciju Eirovīzijā. Jā, tur ir ļoti daudz geju. Viņi skatās, viņi balso, viņi nāk klāt, tevi intervē regulāri, tev uzdod jautājumus, ko tu domā par gejiem. Un nedod Dievs, tu atbildēs kaut ko sliktu. Un viņi godīgi arī tev pasaka, mums nepatīk reps, mums nepatīk smaga mūzika, mums patīk mīlas dziesmas, kur galvenokārt džeks dzied. Man galva kūp zeme, deg rokas trīc, pēdas man svilst. Eirovīzija ir savs formāts, un ja tu vēlies dzirdēt vēl vienu patiesību, tad pagājušajā gadā mums Eirovīzijas galvenais rīkotais vaicāja, kādēļ, pieņemsim, nav Markus Rīva Latvijai sūtījusi, jo neko nesakot slikti par Markus Rīvu. Viņš ir gejs vai nav? Es nezinu. Vecīt, ja tev tik ļoti uztrauc Markus orientāciju, paņem klausulu un piezvan viņam, bet viņam ir tāda kluba mūzika, kas dara Eirovīzijai. Viņš ir arī diezgan simpātisks džeks, kurš Instagramā liek savus bildes. Viņš katru dienu 2 selfijas vai 5 muskuļu portretus dod. Jā, protams, es ar tādiem nevaru lielīties. Viņš stipros skrejienā varētu piedalīties? Es domāju, noteikti. Viņš varētu arī kādu pirmo pleķu noķert. Tā kā fotogrāfs? Es domāju, tā kā skrējējs. Viņam taču tādu ķermeņu uzbūvi ir vecīt. Bet tas jau tikai tā, lai izskatās. Nē. Tas tāpat kā teikt, ka steroīdi neko nedod, ka tikai viņi piepūš muskuļus, bet patiesībā jau tu to hāteli arī var pateikt. Tad Eirovīzija pieprasa gejus? Nepieprasa gejus. Eirovīzija pieprasa arī heteroseksuāļus. Te nedomājiet, ka esmu homofobs vai kas. Vienkārši pieprasa standartisku muzonu, pop mūziku, ļoti saldu par mīlestību, angļu valodā. Vēlams, lai ir skaistas, karstasinīgas dejas. Un viņiem nepatīk varbūt tas, kas patīk kaut kādam alternatīvākam mūzikas skatītājam. Klausītājiem. Bet alternatīvākam mūzikas skatītājiem tur taču vinnētie te kaut kādi metālisti vai ne? Tas bija balsojums pret Eirovīziju. Tas bija pret Eirovīziju. Un tagad jūs tā kā mēģināt šo nišu ieņemt un arī tā kā pret, jo jūs tā mūzika, kā saucas Revelation, jā? Atklāsme. Tieši tā. Jā, forši, ka jūs mums angliski dziedāt. Tā kā, piemēram, tur bija pārējie 90%, kas dziedāja. Man ļoti patīk, starp citu, tā jaunā meitene, kur arī neviens nezina, vai ne? Bet, teiksim, Niko, vai ne? Tur es nezinu, kas tas tāds ir. Kur jaunā meitene? Tā Lūkina, Katrīna Lūkina. Viņa neviens nezina, viņa ļoti labi sev parāda. Latvieta.
Nē, Katrīna Lukina, nē, es varēšu pateikt. Katrīna Lukins ir blonda meitene, Katrīna Lukins. Jā. Viņa tādā kleitā bija tādā pelēkā. Nē, tā bija, manuprāt, es nevēlos sajaukt viņas vārdu. Bet jums šāds savu pretendentu. Pelēkā kleitā? Viņa bija tāda no Ventspils. Ir tāda lieta, ka mēs īsti neieklausāmies pretinieku dziesmās, lai nesaceptos par citiem un domātu tikai par savu priekšnesumu. Да врешь ты все. Man ļoti jāatvainojas. Ir kārtējā sliktā ziņa. Tiks atklātas 5 jaunas atrakcijas. Tad ar to lietu, kad uz Ventspili jūs braucat tā kā strādāt? Jā. Kādā ziņā strādāt? Spēlēt tur domē. Domē, nē, mēs nebraucam. Gribētu? Jā, jūs dzirdat, ka domē, tur ir diezgan saviesīgi liela banketa un varētu mūsu māršanas laiks tieši. Jums tur ēst, tur nesen visu laiku kaut kādi pasākumi tur notiekās. Tur slidot var, jums tur uzliedot slīdes iedod un tā. Muzikālā banka. Es nezinu, tur katru reizi kaut kas notiek. Jā. Labi, žūrijai neko nemaksā. Tur, kas tur piedalās tajā Eirovīzijā. Tas ir entuziasms. Jā, entuziasms par to, ka tev auss sasiņo, acis sasiņo. Valters bija žūrijā. Jā, viņš varētu arī par to pastāstīt. Jā, pastāst. Es esmu nomiris. Pastāst, kas tas tāds ir? Kādā ziņā, kas tas Jūs gribat tur uzvarēt? Protams. Pagaid, jā, ir pārliecība, ka tu gribi uzvarēt. Jūs gribat tagad uzvarēt? Tagad? Jā. Mēs, Ralf? Jā. Protams, mēs gribam uzvarēt. Tad izstāst man patiesību par to žūriju. Patiesība, kas kādā ziņā patiesība? Kas tas tur ir? Ir kurš no viņiem ir gejs? Un pēc tam ir žūrijas savieno visu kopā, un tad ir izdala visu tur, zin kā smuka, un tad ir uzvarētājs. Nē, labi, es to tehnisko pusi saprotu. Bet ko man kas tur, kāpēc tu piedalījies tajā žūrijā? Kas tev tur dzina? Man uzaicināja. Es neatteicos. Vienkārši. Bet tā nav tā, ka jūs vienkārši tur pulējat savu vārdu un tā kā reko es esmu. Teiksim, es domāju, ka Kivičs piedalās tikai tāpēc, ka reko es esmu. Tas ir tās. Nē, bet skaties, īstenībā jau no vienas puses, ja tu esi ticis to 24 dziesmu, tas jau... Tad man interesē, kāds bija pārējās. Bet kāds ir pārējās? Tad pārējās ir kas tur? Ralf, iedod ģitāru. Tev aiz muguras ir ģitāra. Jā, tev aizies ar tām. Iedod man ģitāru, lūdzu. Iedod lūdzu ģitāru. Tagad, cik tu drīkstēji Eirovīzijas stāvēt virsū? 6 cilvēki, ja? Tātad, dāmas un kungi, ja es piedalītos, pieņemsim, Eirovīzijā, ja? Tad es darīju šādu te. Dziesmas augtos Prison Break. Prison Break. Bet tad nepārtrauciet mani, ja? Prison Break. Juhu! Prison Break. Tu iesniegsi šādu dziesmu, tu netiktu vienkārši tālāk. Kāpēc? Tad es tādu... Vienalga netiktu tālāk. Es biju vienkārši Magdamauju. Nē, tā ir, jā. Tur, es nezinu... Bet tu iesniedz nākamgad. Man ir enerģija, kur tērēt, pieņemsim šeit. Mēs redzam, Mārtus, to jau pierāda tas, ka 70% runā tu, un principā tu mūs varēji pat neaicināt uz raidījumu. Bet tu ņem āmuru, un tu ņem naglu un neremontēt to Eirovīziju. Mēs pat sameklēsim Eirovīzijas infotālu, un es rekomendēšu, kā pagājušā gada pārstāvs tevi kā režisoru, jo es redzu, ka tev ir idejas, vecīt. Tu gatavojies, tev katru nedēļu kāds nāk ciemos, tev ir ko teikt. Un, manuprāt, suņbūdas skatītāji tikai priecātos, ja Artus Kaimiņš būtu Eirovīzijā un beidzot uzstātos īsti kārtīgi džeki un īstas meitenes ar normālu muzonu. Jā. Ko? Būtu Artus? Vēlies par to parunāt? Artus Kaimiņš, Eirovīzijas režisors. Vai arī konkursants. Tu varētu kā aktieris uziet uz skatuves, nospēlēt kādu. Jā, varētu, ka, tu pat piestāvi Eirovīzijai, tev kaut kāda krievi iebraucēja režisori, jau taču parasti liek sievietes tēlot izrādēs. Vecenē, tu esi sieviete mirušajās dvēselēs, starp citu ļoti labi izrādi, tu biji sieviete. Un Eirovīzijā tieši mēs norauc pirmo vietu. Uznāk džeks tēlo sievieti, dziesmu par mīlestību un urā, Latvija atkārto. Klausies, skaties, ir tā, ka ja man pieņemsim Latvijas televīzija filmēs, ja es būšu režisors vai ne, tad what the fuck operatori, vai ne? Kā jūs varat filmēt no apakšas? Padomāts tuvāk. Taču jebkurš cilvēks izstāsta ļoti slikti, ka viņš no apakšas tā kā mēģina kaut ko tur dziedāt vai ko. Tas ir vissliktākais kadrācijas plāns ever. Un tādā veidā jūs filmējat un viss tā Eirovīzija no apakšas izskatās. Tas ir tā nedrīkst darīt. Un nedrīkst dot arī cilvēkiem kartupeļus un spraust iekšā tur sērkociņus, kā jūs tur darījāt, vai ne?
Mums nepaveicās, mēs kartupēs nedabujām. Mēs nedabujām kartupēs, mums bija virsraksts jāraksta. Jā. Un tie virsraksti un tā nacionāla, visu lasto nacionālo avīzi vai neatkarīgo avīzi, vai ne? Par to režiju tieši. Kad nevar radīt to skatu, jo tā skatu viss tās slikti no augšas, jo viņai sliktas krāsojums ir un tā, un tad rāda no apakšas. Un tad dod tā kā tādās lētās kāzās, tagad davai izklaidējamies un kartupeļos bāžam šito te un esam baigi, mēs esam vundevā. Tā tas izskatās no malas, very fucking cheap. Un ja tas tā ir, tad vai tiešām to vajag rādīt nacionālajā televīzijā? Artus redz, problēma ir tāda, ka tajā Airvīzijā šogad ir tikuši baigie cīnītāji, kuri vēlas dabūt Airvīziju labāku, bet viņiem salauž kāju un saka, ejiet spēlēt futbolu. No vadības, no televīzijas viņiem vienmēr liek pat noškas, bet grib sasniegt labāko rezultātu, lai mēs tiekam augstākajā līgā. Tā ir tā problēma. Vai šis ir tas, kurš mēģina laust tās, tas nevis laust, bet šis ir tas, kurš mēģina to darīt? Es neesmu, man asiņu augs. Nē, es runāju vairāk par vadību, kas pasākumu, kas nosaka režisoru. Es redzēju, tā režisora, kas ir tā Stībelim, tā producenta, vai ne? Traki, Baigi, foršā meitene vecīt, viņa var būt forša, ļoti cenšās. Jā, bet centība nav panākuma atslēga. Artus, tas ir tāpatās, kā tev neiedod scenāriju un saka, tagad nepateiksim tev, kas tev jāsaka, bet ej tēlo. Tu neesi improvizators, tu esi aktieris, tev vajag zināt, kas tev lomai jāsaka. Nē, tu to nezini. Nē, labs aktieris arī var improvizēt. Tas tā nav. Var improvizēt, bet, piemēram, izrādē, kur skaidri noteikts, ka tev ir konkrēts rindiņas, ko pateikt, un tev viņas vienkārši neiedod. Tagad tu kulies kā... Tad tu saproti, čom reč un saki no saviem vārdiem to lietu. Tāpēc, ka tu neesi tā kā tāds pakmans. Bet saka jau, tāpēc mēs esam suņu būdā un mēs runājam. Tad pasaka, kas ir jāmaina tajā visā? Kas ir jāmaina, lai šitās te... Tu taču pats zini, kā visu Eirovīziju norēja. Visi cilvēki par to, kas tas par šausmām ir. Kā uz to skatīties. Olga tur uzstājās, tur šitie te, ko es te nosaucu. What the fuck? Labai, Džeki. Atbildes ir? Jā, ir atbildes. Vajag sākt no sākuma. Finanses. Vienkārši nevajag laust kāju un likt spēlēt futbolu. Vadībai vajag pilnīgi simtprocentīgi. Latvijas televīzija. Latvijas televīzija pastāv no Latvijas nodokļu maksātāju naudas. Kāpēc ir tā, ka man par manu naudu jūs braucat ekskursijā 2 nedēļas uz Skandināviju, tas uzvarētājs, un tā ir tā kā ekskursija? Bet tāpat es varētu pateikt, kāpēc man nodokļu... Kauns pēc tam ir. Nē, tāpēc nevajag sūtīt to, kas ir kauns. Artus, tā jau nav mūsu gaume, kas tur aizbrauc. Tā ir balsotāja gaume. Un lielākoties tad balsotājs no laukiem vai no kurienes viņš priecājas par to dziesmu. Balsojums. Jā, balsojums arī pērk. Kas pērk? Kāds notiek? Lielajā Airvīzijā vai Latvijas? Mazajā Airvīzijā principā tas sastāv no tā, ko tev mamma, ome, vecmāma nobalso un kā tu nobalso. Protams, ja tev ir daudz fani, viņi balso arī par tevi. Ralf Eiland, es tev uzaicinu piedalīties Stipro skrējienā 2014. Šeit ir biedrība rakstīta sportam. Te tev tikai un vienīgi tevi, es ierakstīšu normālu pildspēlu, tas ir 4. mājas, cik es saprotu, tas ir tev un nevienam citam. Tu varēsi to izdarīt? 4. Jā, tev noteikti ir jāpiedalās Eirovīzijā. Man noteikti jāpiedalās Eirovīzijā. Paldies. Jo gudri dirst nav malku cirst. Bet mēs jau arī dārām. Valter, tu taču arī skries tajā. Sportā. Diemžēl man biedrībā tu nevari, jā? Ir tieši 4. Tieši 4. Tieši 4. Jā, kurā vietā? Es nezinu. Es negribu izstāstīt. Jums, Džeki, dāvans ir no Spirits and Wine, lielākā alkohola tirgotāja Latvijā, kā īstiem Eirovīzijas pats Ančikiem. Jums ir oliķieris. Tāpēc mēs tieši atnācām. Tāpēc, ka visiem ir šņābs, jā, bet jūs saka Eirovīzijas, Džeki. Tik skaisti. Jā, protams, saka Eirovīzijas kostīmiņš un tā viss tā cacīgi ir. Tā, ka tas puiks ir jums, dzeriet un laiziet lūpiņas tā. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Kā tev to Milleru tā sadarbība ir bijusi? Ar Milleru man bija diezgan švāki pagājušajā gadā, kad mēs piedalījāmies. Mums bija ļoti liels atbalsts pēc uzstāšanās. Pirmo reizi latvieši tā vairākumā nenorēja Airvīzijas zaudētājus, kā es saku, bet Millers bija vienīgais, kuram ļoti sāpēja, un viņš zināja, ka Samanta Tīna būtu uzvarējis noteikti, ja aizbraukt. Tas tev, Valter, no Stipro skrējiena, Valter un Kāža. Kādēļ tu man par to Milleru vaicāji? Tāpēc, ka es gribu saprast, kad viņš tā kā 90% producents vienmēr bijis, vai kā? Lielai daļai, jā, viņš producē. Un tad tu ar, kaut kādas vēl nekārtības varbūt valstī ir. Kaut kas vēl?
Varbūt kaut kas ir sakrājies. Jums tie angļu numuri nepatīk un tie Estonian numuri mašīnām. To es esmu pamanījis. Jā, ļoti nepatīk reģistrēt automašīnas pavisam citā valstī, lai varētu nemaksāt nodokļus Latvijā. Ja nav sakārtot auto nodokļu sistēmu. Bet to tu labāk Pauli Timrotu parunā. Viņš droši vien zinās vairāk vai Kulberga kungu no auto asociācijas. Tu te baigi, svaidies apkārt. Viens jautājums tāds, šitāds tāds vēl runā. Jā, tā ir taisnība. Tas ir kauns klausīties, kauns skatīties. Es tā pateikšu. Un kauns vispār par šo te visu runāt, jo, ziniet, dāmas un kungi, var jau tēlot idiņu un lēkāt apkārt un cepties par šito te visu, bet man ir absolūti pārliecība tāda, ka ja Latvijas valsts iedzīvotāji nepārtrauks interesēties tikai par sportu un par izklaidi, kā pieņemsim par Rīgas Dināmo un par Eirovīziju, tad šajā valstī nekas nemainīsies. Tā kā pieslēdzaties, jeb arī es aizvērtu cieto, es atbildīgs to visu lietu, tāpēc, ka jums nav vajadzīga tā lieta. Jums viņa nav vajadzīga. Tāpēc, ka 2 mēnešu laikā jums tiek uz paplātes nolikt pilnīgi visi, kas ir atbildīgi par šo traģēdiju, kas bija Maksimā. Un ja es tagad lasu internetā, kas ir tur piedalījies un ka viņiem tur algas nav paaugstināts un joprojām ir pamperos jāsēž un tā tālāk, tad, manuprāt, ir pilnīgi neadekvāti čīkstēt par šo te lietu, jo jūs paši joprojām 2 mēnešus esat iepirkušies tajā veikalā. Tad nav ko čīkstēt. Tad dzīvojiet un neesiet atbildīgi un visiem vienalga un pasaulē viss ir kārtībā. Es ceru, ka jūs to mahim neiet, ne? Neesam gājuši arī pirms traģēdijas. Labdien, puikas! Paldies, puikas! Uz redzēšanos, puikas! Es tas ir viss jau, jā? Es vēlu jums veiksmi. Jā, Ralf, tas ir viss. Es zinu, tu ļoti ilgi gaidīju, lai es tev... Jā, jo sapratu, es nedēļu veselu gatavojos tā kā tu. Nesanāca nedēļu, bet vēlējāmies parunāt. Ralfam kādreiz bija sava radiostacija. Bet tad man kur viņš varēja runāt, bet tad viņa atlaida. Un tad viņš iedomājas, viņš atnāk šeit, un tad viņš runās. Un tad man tagad arī tu atlaidi. Jā, nē, es tev neatlaižu. Nāks jau vēl, tu jau it kā tāds prātīgs. Es jauns vēl un strauji tu mums esi. Dāmas un paldies. Beidz runāt pa vidu. Ai, zilez capucu, tu debesis as rutes, muzo buis, ar cabun culi crutis. Ai, zilez capucu, tu debesis as rutin es, muzo buis, ar cabun culi crutis. Ah, zilais, caban culi. Lies, carbon coolie, yeah. And I say don't let it ever be taken away. Let this beautiful blue light stay. In the darkness it will be always there with you and me. Just like a priceless gem within. So love is the greatest humanism. Carries us on and keeps us strong. Just like this anthem. I say I feel it's kabunku. Pagaid, nefilmē mūs. Nevajag. Parunāt tiešām par šo te. Nevajag. Es gribu redzēt par to, ka ar to Eirovīziju, kāpēc tu darīji tā kā? Kas tā kā? Kāpēc jūs to darat? Mēs to darām vecīgi vienkārši. Pirmkārt, lai mūs reklamētos mūsu dziesmu. Uzreiz vecīgi kāda daudz, visu reizi. Ja mēs vienkārši izlaižam, ir viņa, krūtīgi cilvēkiem pilnīgi vienalga. Ar tevi visu noskatās vecīgi, viņi baigi aiziet. Tu tur 3-kāršojās, 4-kāršojās, visu. Cik uzzina par to vietu. Tāpēc, ka jūs esat tā kā rāčiņā, tāpēc? Ne tikai. Nē, tāpēc, ka vecīt reitings. Visa valsts skatās. Visi domā, visi skatās. Reitings viņiem ir milzīgi. Nodirž, bet un ja vēl mēs aizbraucam tur, mēs varam mikrofonā pateikt, jūs esat pilnīgi galīgi garām, un jūsu konkursi ir galīgi garām, un mums nepatīk, ko jūs balsojat. Mēs esam no Latvijas, un mēs to domājam šitā. Starp tā saldā sīrupu mēs nonākam normālu dzīves. Tā jums tagad likās, ka pagājušo gadu jums bija tāda, to visu lietu. Pagājušo gadu tev bija, tas bija pagājušo gadu. Un tā bija tā kā saldā dziesma. Bija kops, jā. Es domāju, tā kā domāju. Nē, zini, kas te arī konceptuāli ir, iespējas, ka to pamanīs tur, tajā visā fabrikās, kas tur milzīgi, zini, tās arēnas. Visi tie dalībnieki daudz, jo tāpēc, ka šis ir kaut kas savādāk. Bet tajā Latvijā notiekās tur pilnīgi bezpredzīvās ar šito Eirovīziju nenotiekās, jā? Bet, tad kas jums liekas, kas ir jāatlēž? Tāpēc, ka dziesmas iesniedz tādas, kāds viņas iesniedz. Kas viņas atlasītām? Nē, bet tie tev nav no kā atlasīt.
to atlasi no nekā kaut neko. Saprot? Nav konkurences. Tāpēc, ka normāli neiesniedz. Viņi negrib, tāpēc, ka tas ir sostars slikts pie ārstipa, tās mūziķiem, zin? Viņš nav labs. Bet, ja kurā video mēs aizgājām ar normālu priekšnesu un pēc tam vēstules acīs nāk no normāliem cilvēkiem, no Andris Dzenīts, kas tur ir tas komponists, tas pītu, viņš reāli raksta, kad ir paigi krūti. Čikijs arī uzrakstīja, kad viņš noskatījās vienu mūsu nolasīju, man arī patīk. Saprot? Ja visi šitādi, bet viņš nostās vienu numuru, kur ir normāls gados, viņš pasaka, ja tur būtu iesniegts normāls dziesmu, tad varētu notikt kaut vai šī telpā, visiem būtu pājāt, normāls muzonis varētu būt bija ļoti sekstašs un ļoti labs. Cilvēkiem patīk, viņiem būtu prieks. Dzīvais orķestris spēlē, tas viss varētu nākt atpakaļ, bet neviens neko nedarīs, tad nekas nebūs. Viss paliks tā, jums patīk, kā jūs darat? Jā, tas, ko mēs konkrēti darām, jā. Jums liekas, jūs esat tā kā revolucionāri visā tajā 24 cilvēku biežā, jā? Okay. Ko jūs domājat par šo vaišanu? Pieņemsim ar tiem plakātiem? Manuprāt, nedziedātājiem nevajag kāds tēlot. Tas ir tāpatās, kā atnāku es un tēlot izrādē un nocēt tev galvu no Ja šais tā kā viņi sauc Olga Rajecka? Jā. Viņai pārāk līdzīgi dziesma kaut ko kāda māžiniekam. Kāpēc latviski jādzied ir Eurovīzija? Ja tu domā par Donu, tad viņš visticamāk pārtulkos. Bet kāpēc ir jātulkos? Tas tā kā es piedalos, teiksim, rallijā, viss piedalās ar Pakļevu 54 pēkšņi. Viņš gāja tādu dziesmu, tad viņš ir tādu pārvērst. Tas ir nolikums, Ecīt, tev viss iespējas izmainīt nolikumu, Vārds var mainīt. Labi, ok, to skaidroju. Bet tas tā ziņā, ka visi tagad, jā, Dons uzvarēs, bet gribās uztaisīt tā, ka nenotiek tā kā, visi zin kā gaida, un pēkšņi pams. Kaut kas notiek savādāk. Tāpēc, kad ja cilvēks skatītos, teiksim, uz to pasākumu, nezinot, Donam ir uzkačāta baigi tā, popularitāte, teiksim. Ja tu skaties vienkārši svaigi, mums atnāca tur, atlūties no Anglijas džeks. Krievijā ir aizgājis mūsu video. Viņi vienkārši fano. Tagad jau pēc pāris dienām. Tāpēc tas ir kaut kas svaigs. Tas nav, viņi nezin tādu Dons strādā uz latviešu publiku. Tas maitadītā. Jā, viss. Labi. Paldies. Paldies. Nomagais viss trauks. Un kāds ir strādājis vismaz? Tā. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, vau! Hello, my little baby. Yeah.